Jau vairāk nekā 2 gadus darbojas vienota reģistrācija individuālajai kanalizācijai, kas nav pieslēgta centralizētai pilsētas kanalizācijas sistēmai. Noteikumu neievērošana un nepareiza decentralizētās sistēmas pārvaldība rada bīstamību apkārtējai vidē. 2020. gadā projekta ietvaros tika veikts pētījums Engures ciemā, kur faktiski arī pieslēgta tai centralizētajai tīkliem ir apmēram pusi no dzīvojamām ēkām, savukārt lielākā daļa, tur būtībā savas notekūdeņus novadīja nekontrolēt. Tad tieši tika veikt pētījums gan par gruntsūdeņu sastāvu, gan par visu to decentralizēto kanalizācijas sistēmu, un tie pētījumi rezultāti, diemžēl, bija ļoti bēdīgi, jo faktiski Engures ciemā, tur gruntsūdeņi jau ir sajies slānis, kur cilvēki izmanto nākām dzeršanai, viņš bija piesārņots ar fekālām kanalizācijām. Lai neradītu, neradītu situāciju, kad kaimiņš savā akā ir spiests dzert jūsu kanalizācijas ūdeņus, tad šīs sistēmas, protams, viņas sakārtošanai ļoti būtiski iet. Ventspilī vienotā reģistra izveidošanā iesaistījās uzņēmums Ūdeka. Uzņēmums skaidro, ka šo sistēmu pārvaldīšana ir svarīga ne tikai tāpēc, lai ievērotu likumdošanu, bet arī tāpēc, lai nepiesārņotu apkārtējo vidi. Šobrīd vienotā reģistrā uzskaitītas 344 decentralizētas sistēmas. Pēc iespējām un pēc pieejām publiskajiem datiem un atbilstoši pilsētas saistošajām plānojumam mēs apzinājām tos īpašumus, kas ir faktiski dzīvojamo māju un darījumu iestāžu apbūves teritorijas, kur pēc loģikas tās būtu teritorijas, kur cilvēki dzīvo un patstāvīgi izmanto. Tad šeit mazliet tāda ēnas puse ir palikusi tā saucamās dārzkopības teritorijas, kuras faktiski jau mēs skatāmies pēc tā teritoriāla plānojuma, pēc būtības nav paredzēts dzīvošanai, viņas jau būtībā domāts mazdārziņu uzturēšanai, būdiņu grābekļu noliekšanai, bet kā mēs praksē zinām, ļoti daudz cilvēku jau būtībā šīs dārzkopības teritorijas izmanto jau kā savas vasarnīcas pastāvīgai dzīvošanai. Un tad šeit, protams, jautājums ir tāds, ka tas likuma prasības un normatīvi attiecās arī uz šīm ēkām. Un ja šeit ir kaut kādi tiek radīti notekūdeņi, kas tiek novadīti vidē, tad attiecīgi arī šajās teritorijās viņai jābūt sakārtotai tā kanalizācijas sistēmai, un viņai jābūt attiecīgi reģistrētai reģistrām. Regulārai septiķu un kraitvērtņu tīrīšanai ir būtiska nozīme. Neatkarīgi no sistēmas reģistrācijas datuma, uzkrātajos tilpumos ar nosēdumiem neretāk kā vienreiz kalendārajā gadā ir nepieciešama izvešana. Arī attīrīšanas iekārtām ir jāveic tehniskā apkope un iekārtu attīrīšana. Neretāk kā vienreiz gadā un saskaņā ar ražotāju instrukcijām. Ir jānodrošina, lai šie notekūdeņi, kas šeit decentralizētajā kanalizācijas sistēmā viņi uzkrājās, lai viņi pēc tam neattīrīti nenonāktu vidē. Tātad faktiski tā, ka šī sistēma regulāri vai jātīra, vai tā ir kaut kāda alternatīva bioloģiska attīrīšanas iekārta, tad tur ir jāveic regulārs apkopes. Ventspils notekūdeņu izvešanu var veikt tikai tie, kas pakalpojumu reģistrējuši pilsētas asanizātoru sarakstā. Šo pakalpojumu sniedzēju saraksts pieejams portālā ventspils.lv. Dokumentus, kas apstiprina pakalpojumu veikšanu, ir jāglabā kā minimums 2 gadus. Tur jānorāda adrese, izvesto ūdeņu daudzums, asanizātoru rekvizīti un datums. Tie īpašumu saimnieki, kas savas notekūdeņu sistēmas vēl nav reģistrējuši, ir aicināti uzņēmumā Ūdeka tehniskajā daļā. Ja normatīvo aktu prasības tiks ignorētas, tad individuālo kanalizācijas ūdeņu sistēmu kontrolē iesaistīsies pašvaldības policija. Šādā gadījumā var tikt ierosināta administratīva lieta.